Raidījums tapis sadarbībā ar Motofavorīts un Statoil jaunā degviela Miles aizved tevi tālāk. Superkauss Valmierā. 1. maijs, darba svētki, Saeimas satversmes sapulces diena un tai pašā laikā arī Superkausa pirmā sacīksta. Aizputē norisinājās Latvijas motokrosa čempionāta pirmais posms. MX1 klasē pārliecinošu uzvaru izcīnīja Matīs Karro. Un vēl jāpiebilst, tas ir Matīsa pirmais brauciens pēc ilga laika mājās. Šodien notika Latvijas čempionāta pirmais posms Aizputē. Izdevās vienoties ar komandu MX Modelis, ar ko esmu ļoti priecīgs par šo profesionālo labāko Latvijas komandu. Bija liels uztraukums pirms šīs sacensības, jo es zinu, ka Latvijas rasēs ir ļoti spēcīgi braucēji. Un treniņos pat piedzina rokas, bet izdevās pabraukt, iebraukties un atslābu. Pirmais brauciens bija ļoti labs, izcēla startiņu un visu braucienu noturēja uzvaru, bet braucienu vidū jūtu, ka man aizmugurējais ritenis mocim problēmas bija. Un izrādās braucienu beigās, ka 9 pieķi bija jau izlūzuši. Uz otro braucienu visu sataisījām un otro braucienu arī izdevās startu izcelt. Visu braucienu noturēju līderu pozīcijās un tā arī finišēju. Trase tiešām bija ļoti profesionāli sagatavota, visu cieņu organizatoram, kurš pēc sestdienas dubļiem tā ieguldījās, lai trasi sagatavotu tik labi, kā šodien bija. MX2 klasē uzvaru izcīnīja Karels Kucārs, bet otrā vieta mūsu Gintam Filipsonam. Pirmais Latvijas čempionāta posms ir noslēdzies. Otrā vieta, šī brīža augstākais sasniegums manā karjerā. Esmu ļoti priecīgs. Trasa interesanti diezgan, uz otru pusi nebija braucis. Pirmais starts manējais un otrajā pa trešo aizgāja. Ratā uzcēlās bišķiņ. Vēl pie uzvarām tika Roberts Kronbergs A14+, Ronalds Baldiņš A30+, Gvido Priedols iesācējos, Kristers Dvevinskis MX125, Aigars Jonas senioru klasē un Samanta Josta dāmām. Valmierā aizvadīts motokrosa seriāla Monster Energy's Superkauss pirmais posms. Vairāk kā 1000 skatītāju klātbūtnē startēja 154 sportisti. MX Pro klasē uz starta vien 29 piloti. Tā ir, jo tā sezona sākusies ir samērā vēlu un tā ziema tik garā, kamēr te pa Latviju pa salu brauc, tikmēr, protams, daudz citu gončiki bija citur uz nometnēm un tā. Bet šī pagājušais aizputs kross un šodien arī palīdzēja tā ieskrieties un saprast, kas jāsaprot ir un tā kā turpmāk vēl uz priekšu tikai. MX Pro klasē kvalifikācijas sesijā sev kā galveno pretendentu uz uzvaru pieteica Matīs Karro. Otrais Augusts Justs. Pirms sacensībām jau biju noskaņojies, kad ir jānobrauc stabili un bez daudzām kļūdām, tā lai bez riska. Un vienkārši līdz galam un gatavoties Portugāles GP, kas ir viens no svarīgākajiem šīs sezonas mačiem. Šodien visi 3 starti nepadevās tik labi, kā vēlētos. Bija daudz jāapdzen, izcīnījos 2 braucienos līdz 2. un 1 līdz 3. Trasa bija ļoti ātra, bija grūti apdzīt, bet bija forši un labs treniņš priekš sestdienas un svētdienas. Kvadrciklu klasē uzvar Edgaram Meņģelim, kurš šogad pievienojies MX Ādažu komandai. Tā ļoti labi pirmajā braucienā varbūt starts nesanāca, kā gribētos, bet ātri vien izvirzījos vadībā, tā normāli nobrauc. Otrajā startiņš sanāca jau mazliet atvieglināja to visu cīņu un tā varēja brīvāk nobraukt. Un arī 5 āpļi labi, kad starts sanāca. Šo sezonu plāns ir visus Eiropas čempionātu posmus braukt un tur cīnīties par godalgotām vietām.
tas tāds galvenais šīs sezonas plāns, bet, protams, piedalīšos Latvijas čempionātā un pārējos superkausas posmos. Speciāli kandavai nekāda gatavošanās nebūs. Varbūt tiks motos izrādīts un mazliet motorā tiks veikts remonts, bet kopumā, es domāju, viss pēc plāna turpināšu kā dara. Tiekamies kandavā. Senioru klasē ātrākais Leons Kazlovskis. Grūti bija skatīties, kā MX Pro klasa brauc. Tas bija grūtākais varbūt no visu šodienas. Tāpēc, kad pienāk viens brīdis, laikam, kad tu saproti, kad it kā vēl vari, bet vai tajā pašā brīdī ir jautājums, vai vajag. Tad labāk braukt pie savu gadu gājumu džekiem, tad jau redzēs. Cerēsim, ka viņi pieliks. Ir uz ko tiekties tagad gan Aimundam Balgalim, gan Jurijam Kolgeram. Ar viņiem visiem kopā es kādreiz esmu braucis. Tas, kad es varbūt esmu vairāk strādājis pie tā un braucis visu laiku, tas nenozīmē, ka viņi nepieliksies. Es domāju, ka būs ok un tā. Nākošajā reizē? Kandavā nākošais. Pēc šonedēļ, nākošo nedēļu jau beigās. 12. Komandu vērtējumā uzvar MX moduls, 2. vietā Motosports Elkšņi RT, 3. seko Motoparks Kandava Sumata MX. Ātrākais pilots Monster Energy Superkaus pirmajā posmā – Matīs Karo! Latvieši ir labākie fani pasaulē. Paldies visiem! Sezonas sākums ir slavens visādiem notikumiem. Vispirms sezonas atklāšana, un tad, protams, arī sezonas atklāšana gan Durkai, gan arī zelta mopēdam. Par to tad visu šodien raidījumā. Motosezonas atklāšana jau tradicionāli. Aprīļa pēdējā sestdiena. Vienalga, kad, kurā gadā, cik sen, bet tā ir aprīļa pēdējā sestdiena. 2013. gadā 27. aprīlis. Ar bažām raudzījāmies kalendārā laika ziņās, kāds būs laiks, vai saule spīdēs, vēja pūtīs, lietus līs. Jāsaka, ka šis aprīlis atnāca ļoti pelēks, lietains un augsts, bet īsti motociklisti neskatās uz to, kāda ir laika prognoze. Galvenais ir pareizs apģērbs un tas, ka mocītis rūc. Tā arī 2013. gada sestdienas rītā, neskatoties uz to, ka lietus lija, visi, kas vien spēja un jūta aicinājumu piedalīties motosezonas atklāšanā, aidā uz močiem. Pulcējāmies Zaķu salā un, kā redzams, tad sākumā likās, ka neviens neatbrauks. Bet kā nu ne, ar visu to, ka saule nespīdēja un sarežģīti laika apstākļi, ap 1,5–2,000 motociklu savācās. Dažne dažādi ļaudis, arī suns baltais ar sarkano džipu neiztrūkstoši. Un tad devāmies parastajā parādes braucienā pa Rīgas ielām. Šoreiz Salu tilts, Lāčplēša iela, tad pa Brīvības ielu, līdz Gaisa tiltam, pāri tam un prom uz Biķernieku trasi. Tur tad arī paredzēts pārējais notikums, dragrejs, dažne dažādas sacensības, izrādīšanās, arī kādu karstu desiņu apēst. Bet par to, kas Biķerniekos, par to tad skatīsimies tālāk. Вот как открытие в Москве происходит? Там, во-первых, такого одного открытия нет. Там каждый клуб устраивает свое открытие, оно эпизодами. Но я знаю, что были прецеденты. Там же такое место, Воробьевы горы, да, где собираются все байкеры. И там, наоборот, проводились типа рейды ГАИ, когда окружали это место, и мотоциклы выпускали по 10 штук специально, чтобы не ехали колонны, а наоборот разгоняли. Организовать проезд колонны в Москве практически невозможно. Вот, и я хочу, знаете, сказать, rебят, я буду сюда ездить, пока меня оттуда не выгонят. Надеюсь, что это не будет никогда. Paldies! Nav vainas vasarē. Mums tad ir tāda, kā Latvijā viņi ļoti bieži mēdz būt droši vien. Diena sākās skumīgi, vai tādā skatu, vai pelēkā, vai slapjā. Visu laiku pagājuši, ka mēs esam visu kārtībā. Nu ko, viss piemēram mocīt, vai ne? Sezona sākusies. Sākusies. Nedaudz vēs. Tā varēja būt siltāks, jā.
Nu kā, ir interesi par jauno breakoutu? Ir, nāk cilvēks skatās, jā. Es saprotu, tas arī tās tā kā testu motocikls varēs izmēģināt, nu, protams, labākos laika apstākļus. Šits tieši arī ir testu mocīts, ar atnāk, būs siltāks, cerams, nākošu nedēļu jau viss sāksies jau mūsu paši demo raidi un droši. Nu ko, tik augsts vai ka jāuzpīpē? Pīpēt ir kaitīgi, to mēs ne tikai veselības ministrija, bet arī mēs to nerādīsim. Bet nu kā ir, pirmo reizi laikam šitādā augstumā? Nu nē, ir piedzīvots arī augstāks laiks. Arī -1 ir brauks, nekāda vaina. Bet tas nebremzē kaut kā? Nē, kāpēc? Ko, vai ne? Ir labi. Mēs šodien redzam, visi, kas ir šeit, ir īsti motociklisti, ko? Protams. Īstie motocikliem visi vienalga. Nu tikko piemērīja mocīt, ir kaut kāds tāds, nu kaut vai piemērošais iespējas? Nē, patiesībā manējais bišķiņ labāks ir, ko es braucu. Nu, protams, katram savs motos ir vislabākais. Nē, bet bišķiņ jāpārtaisa. Ko tu pārtaisīji? Kāpšļus, stūri platāk prasītos, bet tā pārējais ir kā vizuāli ir koji. Bet faktiski vispār tāds sērija veida motos ir jāpārbūvē, jāpiedzem Es uzskatu, ka jā, viennozīmīgi. Es pārtaisītu viennozīmīgi. Šitais ir Dragrejas ceļojošais kauss. Motoklubs Namējs pagājušo gadu to izcīnīja. Ja viņš šogad šo iegūst, tad tas paliks viņa mūžīgajā īpašumā. Šausmīgi negribas runāt, pārsalsēs? Nē, kāpēc? Viss ir ļoti labi. Viss tā kā tam jābūt. Brauc tie, kas brauc, nevis runā. Es jau arī to teicu, ka šodien var redzēt tos cilvēkus, kas tiešām brauc ar motociklu. Nevis kam ir vienkārši motocikls, lai parādītu, ka viņš tā māk reizēm var izbraukt. Sezonas sākumā ir kāda lieta, ko tu varētu pateikt? Tas ir obligāti jāievēro, un to tu varētu teikt. Es pievērsiet uzmanību. Noteikti ievērojam to, ka lieti vēl nav bijuši, ielas vēl ir netīras, putekļainas. Mēs esam aizmirsuši, ko darīt ar bremzēm un kā ar viņām kaut ko vispār darīt. Vislabākais variants jau būtu, teiksim, palēnām iegriezt sezonu, aizbraucam uz trases. Тут у вас холодно. И через неделю у вас? Конечно. Открытие? Да. У нас плюс 19 у нас сегодня. Сегодня? Да. В Литве? В Литве, да. Вильнюсе, Каунас? Вильнюсе, да. Вильнюсе? Да. Слушай, как-то нас обидели. Мы, знаешь, утром проснулись, солнце светит, что тут, как тут, что тут ехать. Но Да, все, поехали в Вильнюс. Kas ir galvenais jāzina Dragreisā? Ir ceļš labs asfalts. Galvenais ir dot uzmanīgi roškā. Uzmanīgi. Nu, un kā izskatās šodien tie cilvēki ir gatavi? Ot pagājušo reizi mēs pirmo reizi sākām šitādu pasākumu. Ir kaut ko pieķīlējuši, tas vēl šobrīd nav redzams. Nu, tagad vēl nevar redzēt, bet nu arī, ja būs kaut ko pieķīlējuši, īpaši nevarēs redzēt, jo tagad ir slapš. Tu vari pateikt, kāda fiška ir Dragreisā? Katrā sporta veidā ir savu fišku, kas ir jāzina? Nezinu. Galvenais pārslēgties pareizi un trāpīt robā. Nu, Juri, tuliņās brauks Dragreisā. Pielauza? Jā, pielauza. Ko darīt? Sezonu jāatklāj. Ko tu zini par Dragreisu? Neko daudz, es tikai pa televizoru redzēju. Tagad pats pamēģināšu. Davai, turies! Augstā laikā braucot ar moci, ir kaut kāds ieteikums, ko teikt? Nu, to, ja jūs gribat braukt ar moci vēsā laikā? Prātīgi. Ar prātu jābrauc. Nevajag trakot. Karstā laikā prātu var atstāt mājā. Arī vajag ar prātu, bet asfalts augsts, slidens, labāk. Nevajag meklēt piedzīvojumus. Tieši tā. Šitais Džeks ir pagājušā gada čempions. Tā kā turies, vecais! Arī brauc, tēvs vizināja? Jā. Kur braucāt? Ceļojumos? Ceļojumos, ekskursijās, tepat pa Latviju. Ap Laķenīt? Jā. Nē. Es aiz muguras sēdēju pa gariem platošiem matiem. Es tam izņemēt nevarēju. Kopš tā laika tās atmiņas ir tādas? Tās atmiņas es visu laiku domāju, ka es varētu, ja man būtu kādreiz tāda iespēja pašai nopirkt un braukt. Es laikam braukt. Darīt. Jums ir tiesības kategorija? Nē. Es pat ar riteni nemāku braukt. Es man tāds sapnis.
Motosezonas atklāšana noslēgusies, bet tas ir sākums visai 2013. gada motosezonai. Par to tad mēs arī rādīsim turpmāk raidījumā, kas tālāk. Durka nacionālais amatieru čempionāts un 1. maijs. Saulains, jauks, tieši tāds, ka sirds vai priecējās. Trase 333. Un šeit arī kāds īpašs brauciens. Līdz šim Durkā neredzēts. Iesācēji tad var piedalīties jebkurš no dalībniekiem, kam ir ķivere, cimdi, motocikls, protams, atbilstoši visām prasībām, tā lai droši var braukt. Un, kas ir pats īpatnējākais, ļoti interesants starts. Tiek salikt šie motocikli, zem motocikla tiek nolikti cimdi, paši atkāpjamies 40 soļu attālumā, un, kad tiek dots starts, pieskrienam pie mocīša, iedarbinām, uzvelkam cimdus un tikai tad dodamies trasē. Skatāmies, kā sacensība un arī savi uzvarētāji. Par ko viņam? Tāpēc, kad es atbraucu pirmais, saskaņā ar nolikumu. Tātad maza reklāmas pauze. Gribiet stāvēt šeit, trenējieties Durkā, mācieties braukt pie Goblina un lejiet motuli. Urā! Kauns ir? Jā. Bet mazliet. Mazliet, jo viss bija nolikumā robežās. Ielas motocikls ar tehnisko apskati, ar apdrošināšanu. Katru dienu brauc pa ielu, ir numurs, virsū gaismas deg darbojās. Es tev nevienreiz uzdošu. Kauns ir? Ir kauns. Tagad nokaunies. Kā bija šodien, forši? Forši bija daudz. Kā bija tās sajūtas starp visiem tur braukt tajā trasē? Ceļš šaurs? Liels. Ir, ja? Jā, protams. Uztraukums, ka kaut kas notiks, un tā neesmu sacensībās braukusi. Forši, apsveicam ar pirmām sacensībām. Paldies. Man patīk īstenībā, ja pa godīgo, ka tev ir arī pabraukāties, ne tikai atbrauc, tu parādē un tā, bet atbraucis, izbraukājis ar močiem, satiek draugus, tas ir super, tas ir tiešām forši. Tas tiešām ir loģiski, superīgi. Jauna klasa parādījusies tāda, kur tur visādiem ar atslēgām slēdz, aizdedzes, darbinam, cimdu zem motociklu vārš. Kā tu skaties uz to, teiksim, vajag tādas tautas klases vairāk? Protams. Es skatījos, ka visapmeklētākā viņa bija tā klasa. Izdzer ūdeni, aizskrien līdz mocim un brauc tālāk. To arī varētu izdomāt. Nē, bet tā arī bija. Nē, viņa cimdus liks. Man likās, ka viņa dzer ūdeni. Tu dzer bērus ūdeni. Mēs tikko skatījāmies, jauna klasa parādījusies. Jā, tāda viņa ir. Pilnīgi daudz un vairāk nekā jūs te sportisti. Kopā, ņemās tagad raki, brauc arī. Ļoti apsveicam. Ir uzradusies tā ir jauna tautas klase vai kas tas ir? Nē, tā ir Street Fighteru radīta klase, kurā tagad izstāsta, ka dalībnieki daudz. Es ļoti ceru, ka kāds saņemsies, protams, arī tālāk. Un pēc tam? Jā, tā tad ir kaut kas tagad radies tāds, kas ir vēl tātad zem Durkas. Kur piesaista no ielas vēl vairāk, jo mums kā visi apkārt tauta saka, mēs jau sportisti, tur viss tur jau cauri. Jums nav interesanti. Jā, sildītāji teltis, meitenes un lietas sargi viss cauri. Šī tagad var ar ielas iepas, jebkurš. Čopers brauc, skūters, enduro. Visi, kam tikai gribās, viņi atāk piesakās un gāri. Brīnišķīgi. Tikmēr arī retro motocikli ir atbraukuši savā, tādā var teikt, mazā bariņā, malā uzcep desiņus un piedalās savās kalnā braukšanas sacensībās. Par to vairāk Jānis Līņķis. Šodien notiek tādas sacensības kalnā braukšana. Ne tikai. Es skatos tiem vecajiem motocikliem, tā nav tāda iznīcināšana? Nē, noteikti nē. Jebkurš šis spēkrats ir izgājis valsts tehnisko apskatu. Viņi ir pilnīgi darba kārtībā un ir sevišķi vīriem ar sirmām galvām ir liela pieredze. Viņi bez problēmām uzvāk šajā kalnā. Kāda plāna šogad? Šogad, kā jau katru gadu, šī lielā sezonas atklāšanas sacensība, gan šosejas regularitāte, gan dažādi motobola turnīrs bija. Un tagad šī kalnā braukšana, un pēc tam apmēram 7-8 retro pasākumi notiks šajā gadā tieši senajiem motocikliem.
Un, trešais notikums 1. maijā. Zelta mopēds, tā ir cita paudze. Tā šķiet zelta mopēds, tad jau Rīga 6, Rīga 12. Nekā šodien tie ir pilnīgi citi motorolleri, citi mopēdi. Bet, protams, arī retro gonka bija. Kā redzams, arī būvētie motorolleri, arī standraideri, par to visu šajās minūtēs. Šeit notiek 2013. gada labākā motorolleri noteikšana, tā kā kastums. Tas ir nevis tā kā sērija veida mopēda, Nē, te ir kastums saucamais, tas ir pārveidošana. Un tas ir, kurš vairāk motorolleri pārveidojas, ir vislielākais, teiksim, pedants un kārtīgākais visas skrūves. Ir vienādi, tāda, ka būtu ideāls kā no rūpnīcas, bet ar savu ideju. Kā tapa tā ideja, ka tev vajag tieši viņu tā uzbūvēt? Viss sākās to, ka ir šis roller fórums, kas to visu rīko. Tad es nopirku parasti kāds viņš bija, un tad skatījos, kā visi kaut ko taisa. Pašam arī gribēs kaut ko tāds lukāk uzsaukt. Bet tas ir tavs roku darbs, ja tu devi meistari? Šitas ir mans roku darbs. Protams, tētis palīdzēja, parādīja, bet krāsoju, visu pats darīju. Tētis pamācīja, bet centos visu pats darīt. Mainīju kaut Tātad kas ir mainīts? Izstāst, lai arī saprotams ir. No oriģinālā viņam atšķiras, viņam nav oriģinālai diski. Diski ir 13 colnēs, 11 kā oriģinālā, 5 staru. Priekšā ir graizīta priekšā, jo viņš ir pārbaudz uz šķidrumu. Graizīt, tas ir tu saīsināji vai? Nē, rekord caurumā redzēt ir priekšā. Pārbūvāts uz šķidruma dzesi, oriģināli ir gaisa dzese. Pārbūvāta aizmugurējā plasmas apakšā, kas nāk. Viss vizuālais izskats, motors, kubutūra lielāka uztaisīta. Visādas nianses sīkas. Ir pa smuko? Jā, ir sanācis skaists. Tad pats krāsoja, dot krāsotājiem, jeb kāda bija tā sākotnējā ideja? Principā mans brālis ir krāsotājs, un viņš visu darbus arī krāsošanas. Brāli? Man vajag, jā? Jā, tā arī principā bija, brālis. Kā top? Tu taisi tādu uzmetumu, ja tu skaties kaut kādu krāsas salikumu, kā notiek, kā tap šis rollers? Principā jā, skatāmies, kā citu paraugu, skatāmies, kā citi uztaisījuši tos rollerus, un tā veidojam to. Kā mēs viņu uztaisījām krāsas salikumus. Man patīk. Ko tu esi izmainījis? Kas nav tā kā, kas nav tā kā ka mēs nopirkām rolleri, vispār nebija šāda plazmas. Mēs viņus iegādājām, mēs krāsojām visas, izdomājām paši savus krāsas toņus. Es skatos, viss, kas izpild tos triks, ķivers ir galvā. Kā ir ikdienā? Parasti tev tiem mopēdiem saka, priekš kam vajag. Es arī braucu ikdienā. Katru dienu ļoti daudz. Es, nemanu to, ka bez ķiverēm braucu. Ja? Šeit es tieši redzu, kad trenējās bez cimdiem, bez ķiverēm. Tā nenopietni. Vienmēr vajag domāt par ceļu sargiem, muguras sargs, ķiveri, cimdi. Te tā, iedod pabraukt, kā iet apmēram. Pēc 7 gadu pieredzes tu saproti, kāpēc tās lietas ir vajadzīgas. Es saprotu, jā, bet daudz nokrīt viņiem jauni, viņiem nekas nav darbs, nav citas darīšanas, nav tālāk, viņi jaunieši. Uz skolu atnāk parāda, wow, sasitos, labais. Iegādājos, nē, tagad manējais tas ir. No kura gada tad ir? 89. 89. gads, jā. Baigi labi iet. Iet vēl? Pārskrūvēja, jeb tā kā oriģināli bija? Nē, ir pārskrūvēts, protams, tur karburators jauns uzlikts ir. No Ikšķils pat atbrauc līdz šejienē, bēsi. Un ceļ arī atpakaļ tikt? Ceru. Tāpēc īpaši te netrakoju. Domāju, ka tikšu. Bet iedarbina, lai mums arī sajūta, ka tiešām strādā. Ar lielāko prieku. Viss kā vajag, uzpumpējam benzīnu. Plus apgriezē. Viss ir saregulēts kā vajag, strādā kārtīgi, iet ar labi. Pašam prieks. Cīpes arī ir. Viss strādā, lampas, viss ir kā vajag. Sacīgs tā nebrauks? Gribēju, nokavēju reģistrāciju. Ceru nākošu nedēļu tikt. Būs kārtībā. Viss jāpieregulē, vēl mazliet jāpastrādā. Saskatījos, kā puiši te brauc, šausmas pašam agribās. Galvenais tā oriģinālo krāsu saglabāt. Tā vērtība ir lielāka. Jā, ir jau mazliet tur jau iepriekšējais saimnieks tur pastrādājis, bet Tas tad šī reizē arī viss. Vairāk mums šī diena bija sportiska. Nākošā reizē mēs tiksimies, un tad jau, protams, atkal testēsim gan motociklus, gan skatīsimies, kas jauns tirgu parādījies. Bet, lai jums nebūtu garlaicīgi, apstieties, mēs esam atrodami arī YouTube, adrese šeit.